Labdien visiem, paldies, ka esat pievienojušies mūsu šodienas tehnoloģiju, negribētos gan saukt par pēcpusdienai, bet nodarbībai, kuras laikā tad cenšamies izglītot cilvēkus par dažādām tēmām saistībā ar tehnoloģijām. Tad šodien runāsim par, manuprāt, uz Ziemassvētkiem ļoti aktuālu tēmu par iepirkšanos internetā un kā tad mums būt sevi pasargāt un būt drošākiem, ka viss būs kārtībā. Un kurš tad labāk varētu mums par šo tēmu pastāstīt, ja ne patērētāja tiesība aizsardzība centrs? Tāpēc esam aicinājuši pastāstīt no viņu viedokļa un arī tā kā no likuma viedokļa, kā tad būtu labāk mums pašiem sevi pasargāt. Tāpēc došu vārdu Dainim Platacim pastāstīt vairāk tieši, kas tad mums būtu jāņem vērā. Jā, labdien! Mani sauc Dainis Platats, pārstāvu patērētāju tiesību aizsardzības centru, un šobrīd man sagatavot tādu nelielu prezentāciju par to, kā labāk nodrošināt to, ka patērētāji ir gana uzmanīgi un gana informēti par savām patērētāju tiesībām. Pēc būtības šis jautājums, kas mūsdienās skar tādu jomu, kas saucās distances tirdzniecība, un tieši distances tirdzniecība elektroniskā vidē. Ja mēs runājam vispār par tirdzniecību, distances tirdzniecību kā tāda, ir jāsaprot, ka var būt arī tāda distances tirdzniecība, kas nav elektroniskā vidē, piemēram, izmantojot pastu, citādus komunikācijas līdzekļus. Bet tieši šī mana konkrētā prezentācija vairāk būs tāds par interneta veikaliem, iepirkšanos internetā un šāda veida iepirkšanos. Tātad, sākot no paša sākuma, gribētos vērst uzmanību uz to, ka patiesībā patērētājiem ļoti lielā mērā viņa aizsardzību nodrošina tieši likumi. Latvijas likumi, kas ir pielāgoti un saskaņoti ar Eiropas Savienības likumiem, praktiski visā Eiropas Savienības iekšējā tirgus telpā šīs prasības ir vienādas. Un Eiropas Savienības un Latvijas likumdevējs ir centies nodrošināt augstu patērētāju aizsardzības līmeni, nodrošināt to, ka iepērkoties internetu vidē, patērētājiem tiek nodrošināta pietiekoša informācija par attiecīgajiem preču vai pakalpojumu piedāvājumiem. Patērētājiem tiek nodrošināta iespēja izvēlēties tādu preci vai pakalpojumu, ko viņš vēlas. Viņam ir tiesības saņemt šādu preci un pakalpojumu par tādu cenu, kāda ir piedāvāta. Un, ja gadījumā patērētājam šķiet, ka viņš iepērkoties, veicot šādu pirkumu, ir izvēlējies preci vai pakalpojumu, kas neatbilst viņa interesēm, viņam ir atteikuma tiesības un viņam tiesības ir atteikties no šāda pirkuma. Papildus šīm visam patērētājiem ir arī tiesības, kas izriet no tā, ka patērētājiem ir aizliegts piedāvāt netaisnīgus līguma noteikumus, ka pierādīšanas pienākums galvenokārt saistībā ar apstākļiem, kas ir veikti interneta vidē veikto pirkumu ietvaros, ir pārdevējiem, ka līguma noslēgšana patiesībā arī ir tikai tāda, kur patērētājs ir sniedzis savu nepārprotamu gribas apstiprinājumu tam, ka viņš vēlas attiecīgo preci pakalpojumu iegādāties un viņš uzņemas pienākumu maksāt. Es šeit saīsinājumos esmu norādījis arī likumus, tātad PTAL, tas nozīmē patērētāja tiesība aizsardzības likums. Tur ir tāds 10. pants, kas pēc būtības vispār definē distances līgumu. Tātad, kas tas tāds vispār ir. Tālāk šajā pašā likumā ir attiecīgi panti un sadaļas, kas attiecas uz patērētāju pienācīgu informēšanu, atteikuma tiesībām, līguma izpildi, preces garantijām, līguma noteikumiem, pierādīšanas pienākumu, līguma noslēgšanu, bet ir arī citi normatīvi akti, tā saīsinājums ir ISPL, tas ir informācijas sabiedrības pakalpojumu likums, tas pēc būtības ir jumta likums e-komercijai. Tur ir tieši noteikts regulējums attiecībā uz to, kā komunikācija ir veicama, ja komerciālā vidē, ja tiek izmantot dažādi tiešsaistes pakalpojumi, un tieši speciāli priekš patērētājiem izdot speciāli ministru kabineta noteikumi par distances līgumu, un viņu numurs ir 255. Ja gadījumā kādreiz jums nākas saskarties ar kādām problēmām, vai jūs gribat savas tiesības, teiksim tā,
apzināties, iepazīties ar viņiem un vajadzības gadījumā arī izmantot, tad šie visi tiesību akti jums ļoti labi var noderēt. Es te esmu arī pierakstījis, šo prezentāciju nosūtīšu arī pasākumu organizētājiem, šos te pantus, kas varētu būt liederīgi priekš patērētājiem un attiecīgi šī informācija varētu būt arī svarīga. Tātad runājot par distances tirdzniecību vai distances līgumu, ir jāsaprot, kas tad vispār ir distances līgums. Internetu vidē mēs ļoti bieži saskaramies ar dažādiem piedāvājumiem. Dažkārt vienkārši tā ir reklāma. Dažkārt tas ir stāsts, ka kāds grib kaut ko pastāstīt par savu pieredzi un tādēļ tā kā motivē mums kaut kur iegriezties kādā fiziskā vai internetu veikalā vai lejuplādēt kādu aplikāciju, varbūt tur kaut ko iegādāties, varbūt spēlējot spēli, iegādāties kaut kādus papildus produktus par naudu. Bet jāsaprot, ka distances līgums ir tāds līgums, kur ir divas puses. Vienā pusē ir tirgotājs, tātad saimnieciskās darbības veicējs, profesionālis, un otrā pusē patērētājs. Distances līgums nekad nebūs apstākļos, ka, piemēram, viens patērētājs, pieņemsim, platformā Andele Mandele, tirgo savas mantas otram patērētājiem. Šādā gadījumā tas nebūs distances līgums, jo abas līguma puses ir pēc būtības fiziskas personas, kas nav tirgotāji. Otrais svarīgais moments ir, ka distances līgums ir tikai tāds līgums, kas pēc būtības tiek noslēgts neklātienes apstākļos. Tas nozīmē, ka tajā brīdī, ka patērētājs veic šo pirkumu vai iepazīstās ar šiem pirkuma noteikumiem, pārdevējs nav klāt. Viņš atrodas kaut kur prom, viņš ir sasniedzams tikai izmantojot distances saziņas līdzekļus, un viņš fiziski pēc būtības nevar atbildēt patērētājiem uz visiem viņa jautājumiem, lai patērētājs varētu pilnībā un absolūti noskaidrot, piemēram, jautājums par preci vai par pakalpojumu vai par līguma noteikumiem. Neklātienes apstākļi ir tādi apstākļi, ka puses nav vienlaicīgi viena ar otru nesatiekās fiziskā vidē. Tālāk ļoti svarīgi, ka, lai uzskatītu, ka ir noslēgts distances līgums, ir jākonstatē tas, ka šāda pārdošanas sistēma ir organizēta. Tātad pārdevējs speciāli un plānoti un apzināti ir izstrādājis sistēmu, lai šādā veidā tirgotos ar patērētājiem. Piemēram, tādā gadījumā, ja jūs iet kaut kādā fiziskā veikalā un pārdevējs saka, ziniet, mēs jums, piemēram, kurpes varētu pārdot. Ja jūs mums atsūtīsiet e-pastu, vispār mēs kurpes tirgojam šeit veikalā, bet ja jūs mums atsūtīsiet uz e-pastu savu izmēru, mēs tur vienosimies par tu cenu, es jums varētu aizsūtīt viņas pa pastu. Iespējams, ka šādos apstākļos nebūs distances līgums, ja šāds te pārdevēja piedāvājums ir pēc būtības kaut kādas aktuālas situācijas risinājums un pēc būtības tā nav viņa organizētā pārdošanas sistēma. Tas ir kaut kāds izņēmums vienkārši gadījies. Un, protams, svarīgs moments, lai distances līgumu konstatētu, ir tas, ka šāda līguma uzsākšanai un pabeigšanai ir jāizmanto distances saziņas līdzekļus. Tas mums tradicionāli ir telefons, tālrunis, tātad tas varētu būt interneta veikals, kur ir attiecīgi jānospēj attiecīgās pogas, jāieliek grozā, jāsamaksā. Un šajā gadījumā gan, piemēram, tālrunis, kur var izmantot gan, piemēram, arī zvanot. Jūs varat, piemēram, kaut ko nopirkt, iespējams, kaut kādā vietā, vienkārši piezvanot un izvēloties kaut kādu preci vai pakalpojumu un attiecīgi, ja tas ir pietiekoši, tad jūs arī viņu droši vien varat saņemt un vienoties par samaksu. Bet vistradicionālākais, protams, mūsdienu apstākļos ir internetu veikals. Mums viņu ļoti daudz. Mums ir šobrīd vēl parādījušies tādi internetu tirdzniecības veidi kā nevien internetu veikali, bet interneta tirdzniecības platformas, kur, piemēram, darbojas ļoti daudz tirgotāju. Viena no šobrīd Latvijā populārākajām, aktuālākajām platformām, tirdzniecības platformām ir 220.lv. Agrāk šis bija vienkārši internetu veikals, kur pats komersants tirgoja tikai savas preces. Šobrīd jau šajā vietnē var tirgoties ļoti daudz citi komersanti, citi tirgotāji, piedāvāt savas preces. Un arī attiecīgi šāds tirdzniecības modelis uzskatāms par distances saziņas līdzekļu izmantošanas vidi, jeb tirdzniecības platformu. Ja visas šīs indikācijas, visi šie elementi piepildās, tad var secināt, ka jā,
noteiktā tirdzniecība tiek veikta izmantojot distances līgumu. Un, ja distances līgums tiek izmantots kā līdzeklis, lai tirgotos ar patērētāju, tad patērētājiem šādā situācijā ir noteiktas tiesības. Tātad, kas ir svarīgi pie distances līguma, pirmkārt ir ļoti svarīgi atzīmēt, ka ļoti liela nozīme distances līguma situācijā ir pirmslīguma informācija. Pēc būtības tā ir informācija, ko tirgotājs nodrošina patērētājiem vēl pirms līgums ir noslēgts, bet tad, kad līgums tiek noslēgts, tad šī pirmslīguma informācija kļūst par līguma noteikumiem. Un šai informācija ir jābūt pietiekamai, viņai jābūt patiesai, viņai jābūt veidotai tādā veidā, lai šie pirmslīguma informācija, kas vēlāk kļūst par līguma noteikumiem, nebūtu netaisnīga attiecībā pret patērētāju. Nu, un svarīgi arī tas, ka varbūt no ērtību viedokļa mēs kā cilvēki esam varbūt gribētu, kad mums šī tirdzniecība notiek ļoti ātri un ļoti brīvā veidā, bet te vienmēr jāatcerās, ka jo lielāks pirkums, jo svarīgāk ir tas, lai patērētājs par šiem līguma noteikumiem, par šo pirkumu tiktu informēts arī tādā veidā, ka viņš šo informāciju vēlāk var izmantot, ja nu gadījumā rodās strīds ar tirgotāju. Līdz ar to šādu informāciju ir jāsniedz uz pastāvīgā informācijas nesēja. Tas nozīmē, ka neskatoties uz to, ka internetu veikalā ir viss, tā teikt, tiešsaistes vidē dinamiski uzrakstīts un viss redzams, un to var redzēt, tieši tajā brīdī, kad patērētājs veic šo pirkumu, viņam ir tiesības tieši tādu pašu informāciju saņemt, piemēram, sev uz e-pastu vai izdrukāt, vai līdzīgā veidā, ko var nosaukt par pastāvīgo informācijas nesēju. Pastāvīgā informācijas nesēja definīcija mums ir patērētāja tiesību aizsardzības likumā, un tāpēc būtības ir tāda informācija, tas ir tāds informācijas nesējs, kurā tiek saglabāta informācija veidā, ko patērētājs vēlāk, pastāvīgi, jebkurā brīdī, atbilstoši saviem ieskatiem, var izmantot savu interešu aizsardzībai. Ja gadījumā, šī konkrētā situācijā gadījumā ar attiecīgo pirkumu, kas ir veikts distances līguma veidā. Jau minēju, tradicionāli pastāvīgā informācijas nesēja veidi varētu būt gan izdruka papīrā, ja tas ir elektroniskais formāts, tad, piemēram, e-pasts. Mēs arī šobrīd uzskatām, ka ir jāizmanto tās iespējas, ko piedāvā tradicionālās pārlūku programmas, tā saucamie brauzeri interneta. Tur, ja atverot šādu informāciju, jums ir iespējams viņu lejuplādēt kā PDF vai Word vai cita veida dokumentu. Arī šādā veidā jūs pēc būtības iegūstat savā datorā šīs informācijas kopiju, kas varētu tikt uzskatīta par sniegtu pastāvīgā informācijas nesējā. Bet tikai informācija pašā mājaslapā, un ja nav nekādas papildus iespējas, tad šādu informāciju uzskata par parasto dinamisko informāciju, kas patērētājiem nav nec sniegta, nec piegādāta pastāvīgā informācijas nesējā. Ja gadījumā mums kādreiz patērētājiem rodas kaut kāda nesaprašanās vai strīds ar tirgotāju, jums ir tiesības pieprasīt, lai tirgotājs pierāda, ka šāda informācija jums pastāvīgā informācijas nesējā ir nodrošināta. Un kāds tad ir šīs pirmslīguma informācijas saturs? Pirmkārt, ļoti svarīgi, lai pirmslīguma informācijā, līdz ar to līguma noteikumos, būtu skaidri pateikts, kas ir pārdevējs. Pārdevējs vai pakalpojums sniedzējs, nosacīt nosauksim viņu par tirgotāju. Un tur būtu jābūt skaidri pateiktam, ja tā ir juridiskā persona, tad juridiskās personas nosaukums, reģistrācijas numurs, juridiskā adrese, faktiskā adrese, ja tā atšķirās no juridiskās adreses, un elektroniskā pasta adrese, kas būtu izmantojama, lai ātri un efektīvi sazinātos ar šo tirgotāju. Ja tā ir fiziskā persona, mums dažkārt gadās arī tā, ka tirgotāji fiziskās personas arī veic saimniecisko darbību, tad šādā gadījumā arī būtu jābūt fiziskās personas vārdam, uzvārdam, adresei un e-pasta adresei, lai ar viņu varētu sazināties pietiekoši efektīvi, ja kaut kas nav kārtībā ar šo līgumu. Tālāk jābūt informācijai par produkta galvenajām īpašībām, katras preces gadījumā vai pakalpojumu gadījumā. Tās būs dažādas,
teiksim, ja tas ir mobilais telefons, tad droši vien tur varētu būt tāda mobilā telefona nosaukums, starp citu arī attēls ir informācija par produktu īpašībām. Tur droši vien būs arī šī mobilā tālruņa tehniskā specifikācijas apraksts, kas šajā komplektācijā ietilpst, un līdzīgi būtiskā informācija. Tālāk būtu jābūt arī informācija par to, kā šādu preci jums kā patērētājiem var piegādāt vai attiecīgi pakalpojumu kādā veidā var sniegt un kā attiecīgais līgums būtu izpildāms. Tie ir tādi līguma noteikumi. Tālāk ļoti svarīgi, lai patērētājiem tiktu norādīta galējā cena. Tātad pilnīgā cena, ar ko patērētājiem ir jārēķinās saistībā ar to, ka viņam ir jāsamaksā par attiecīgo pirkumu. Tātad situācijas, kurā patērētājiem, piemēram, norāda cenu bez PVN, un pēc tam, kad patērētājs nonāk līdz brīdim, ka viņam jāmaksā, pēkšņi pievienojas PVN, pievienotās vērtības nodoklis vai kaut kādas citas maksas nav uzskatāms par atbilstošu, jo patērētājiem jau tajā brīdī, kad viņš izvēlās attiecīgo preci ielikt pirkuma grozā, viņam ir jābūt jau piedāvājumā šai cenai, kas ir galīgā cena, kurā ir iekļauts viss nodevas un nodokļi. Te gan ir tāds moments, ka var būt dažkārt tādas preces, kad ir īpaši pakalpojumu gadījumā, tādi pakalpojumi, kur iespējams sākotnējo cenu pārdevējs nezina, jo tā ir atkarīga no kaut kādām opcijām, ko izdara patērētājs. Tātad patiesībā patērētājiem ir jāpiedāvā vienalga pietiekoši skaidra informācija par šo cenu un jāinformē par to metodi, kādā veidā tiks noteikta galīgā cena. Un jebkurā brīdī, tad, kad patērētājs maksā, viņam ir jābūt skaidrai galīgai cenai. Nevar būt tur kaut kāda lēkāšana, ka patērētājs ir izdarījis pirkumu, nezinot to, ar kādām finansiālām saistībām viņam pēc būtības ir jārēķinās. Vēl var būt bez cenas arī dažādas citas izmaksas, piemēram, piegādes izmaksas, ja? Tad tur ir skaidri jāpasaka. Un piegādes izmaksas, starp citu, ir tādas izmaksas, ko tiešām pārdevējs iepriekš var nezināt, jo šo izmaksu summa ir atkarīga no tā, ko izvēlās patērētājs. Viņš var izvēlēties vienu piegādes veidu, otru piegādes veidu, viņš var izvēlēties piegādi citā pilsētā, varbūt tālākā pilsētā, no tā attiecīgi šī cena mainās, bet tirgotājiem viennozīmīgi ir jāpasaka, ka šīs piegādes izmaksas nav iekļautas cenā, un piegādes izmaksas ir aprēķinas šādā, tādā vai kādā citā veidā. Tālāk ļoti būtiska informācija patērētājiem ir informācija par atteikuma tiesībām. Par to būs arī nākamie slaidi, bet pēc būtības distances tirdzniecības gadījumā atteikuma tiesības ir vienas no svarīgākajām tiesībām, kuras ir vērstas uz to, lai patērētāji izdarītu tieši tādus pirkumus, kas atbilst viņu interesēm, un varētu atteikties no tādām precēm vai pakalpojumiem, kas šādām interesēm neatbilst. Un, protams, arī pirmslīguma informācijā būtu jānorāda citi līguma noteikumi, ja tie saistībā ar attiecīgo līgumu šķiet svarīgi. Tā, kas ir svarīgi, distances līguma regulējums paredz to, ka, ja pārdevējiem tiek piedāvāts kaut ko iegādāties, patērētājiem nav jāmaksā par pirkumu, ja viņam nav iepriekš paprasīts vai iepriekš pastāstīts, ka attiecīgais pasūtījums ietver pienākumu maksāt, un viņš šim pasūtījumam piekrīt. Viņš tam piekrīt. Pēc būtības pie pogas internetu veikalā, kur jums piedāvā kaut ko iegādāties, es tā varbūt nedaudz pārspīlētu to raksturoju, bet tā ideja ir tāda, ka pie šīs pogas vai uz pogas vai saistībā ar šīs pogas aktivizēšanu jābūt šādam paziņojumam, pasūtījums ietver pienākumu veikt samaksu. Ja šāds paziņojums nav bijis, tad patērētājs patiesībā, ja viņš nepiekrīt šādam līgumam, var pateikt, hei, tu pārdevēji, man nemaz neko tādu pastāstīs, es izmantoju šīs likumā noteiktās tiesības, un man šādā situācijā nekas nav jāmaksā. Es tev atdodu tavu preci, es nezinu, kāpēc tu man viņu atsūtīji. Es neesmu piekritis, jo tu man neesi pateicis, ka man ir pienākums maksāt. Labi, varbūt šī situācija ir pārspīlēta un tā praksē nenotiek, bet patiesībā šī prasība ir vērsta uz to, lai nebūtu situācijas, ka
patērētājs īsti neapzinās, šis ir pirkums vai nav pirkums. Te būs par kaut ko jāmaksā vai nebūs par kaut ko jāmaksā. Un tieši tādos gadījumos šāds paziņojums par pienākumu maksāt ir tas, kas aizsargā patērētāja tiesības, jo patērētājs vienmēr uz šādu te momentu var atsaukties. Tā, pieskaroties par pārdevēju, jā, es jau minēju, kāda informācija būtu jābūt jebkurā distances tirniecības gadījumā. Ja kāds pārdevējs vai pakalpojums sniedzējs vēršas pie patērētājiem ar savu piedāvājumu, viennozīmīgi var pateikt, patērētājiem būtu jāizvairās no tādu pirkumu veikšanas, ko piedāvā internetu veikali, kuros nav skaidri un nepārprotami norādīta informācija par pārdevēju. Ja jūs redzat tādu piedāvājumu vai jūs apmeklējat šādu internetu veikalu, mūsu ieteikums ir ātri doties prom no turienes un šādu piedāvājumu neizmantot. Jo patiesībā tur ir arī gan loģiski, gan juridiski apsvērumi. Ja jūs nezināt, kas ir pārdevējs, jūs īsti nezināt, kam jūs taisties maksāt, ja jums būs problēmas ar šādu pasūtījumu, jūs nezināsiet, pie kā vērsties, lai šīs problēmas risinātu, un pārdevējs kā tāds iespējams slēpjas, jo viņš kaut kādā veidā grib pēc būtības tikt pie jūsu līdzekļiem, iespējams viņš grib godīgi to darīt, bet patiesībā viņš savu saimniecisko darbību neveic tik profesionāli, lai būtu pietiekoši godīgs un skaidrs saistībā ar savu informāciju par patērētājiem. Un ja būs kaut kādas problēmas saistībā ar pasūtījumu, visticamāk šāds pārdevējs varētu arī uzvesties tā, kā viņš izpaužās tanī brīdī, ka viņš kaut ko piedāvā patērētājiem vai pārdot patērētājiem, nenorādot nemaz, kāds viņš tāds ir. Līdz ar to tas ir pats pirmais ieteikums. Nekad nepērciet neko internetu veikalos, jūs skaidri nezināt, kas ir pārdevējs. Otrā lieta, ja jūs zināt, kas ir pārdevējs, ja jūsu pirkums ir vērtīgs, nu, teiksim tā, jūs ieskatā summa, par ko jūs gribat kaut ko iegādāties, ir pietiekoši liela, jums noteikti būtu svarīgi nedaudz painteresēties, vai šis pārdevējs kādas ir atsauksmes no citiem patērētājiem. Priekš tā ļoti labi strādā interneta pārlūku interneta meklētāju programmas un var paskatīties dažādos portālos, sūdzības LV un tā. Protams, tā informācija, ticamība var būt dažāda, varbūt arī, kad šī informācija nav ticama, var ieskatīties arī komercreģistra datubāzē, pārliecinoties par to, vai pārdevējiem nav maksātnespējas process uzsākts, vai viņam nav nodokļu parādi, to jūs arī varat redzēt komercreģistra informācijā. Katrā ziņā ir vērts painteresēties par to, kāda ir šī pārdevēja reputācija. Ja pārdevējs ir gana profesionāls un atsauksmes par viņu sliktas nav, tad jā, visticamāk, ka šāds pirkums varētu būt pietiekoši drošs. Tā. Par informāciju par cenu, jā, es jau minēju, tātad tur ir jābūt pilnīgi visai informācijai, kas dod patērētājiem iespēju saprast, cik tad ir viņa viņa saistības mantiskā vērtība, ar ko viņam jārēķinās, lai attiecīgo preci vai pakalpojumu iegādātos. Šajā ziņā jāatzīst, šī informācija vairāk domāta ir komersantiem. Mēs arī esam kā iestāde izstrādājuši preču un pakalpojumu cenu norādīšanas vadlīnijas, un tās varētu būt arī interesants patērētājiem. Ja tāda interese ir, tad viņas var aplūkot arī mūsu iestādes mājaslapā. Jāatzīst, ka man iespējams, ka ir mūsu mājaslapas vecā versija, jo mēs šobrīd mainām, mēs pārējām uz jaunu, un iespējams es neesmu noķēris to momentu, kur tas atrodas, bet viennozīmīgi šāda informācija mūsu vietnē ir, un ja ir pietiekoši daudz laika un interesi, to var atrast. Tālāk par piegādi, jā. Par piegādi runājot nedaudz iepriekš minēju, kas svarīgi, piegādes sakarā arī patērētājiem tomēr nedaudz būtu jāpainteresēs, kāda ir piegādes noteikumi, lai pēkšņi, ja tiek izdarīts pirkums, piegāde nebūtu tāda, kas patērētāju pārliek apgrūtina. Vai, teiksim tā, patērētājs nebūtu samaksājis par kaut ko, ko būtu vērts samaksāt, lai šī prece laicīgi un noteiktā vietā nonāktu pie patērētāja. Arī dažos gadījumos ļoti svarīgi pārliecināties, vai, ja jūs iegādājaties kaut kādas preces, piemēram, ja es ziemas laikā iegādājos, piemēram, kaut kādas elektropreces, piemēram, datoru, es zinu, kā ārā ir mīnus 20 grādi, man viņi piegādās, teiksim tā, kaut kādā busiņā vedīs no kaut kurienes uz kaut kurieni,
vairākas dienas. Iespējams, man šī prece atbraucot pie manis vienkārši būs sabojājusies. Tā, ka sāls ir ļoti liels. Tad jāpaskatās. Varbūt jau šādā gadījumā, piemēram, piegādes vietā izdevīgāk būtu aizbraukt pašam uz šo te noliktavu, paņemt preci un pašam atvest. Daudz dažādi aspekti, jo patērētājiem tad jāpaseko līdzi, ja ir vienkārši tāda cerība, ka gan jau man viss būs kārtībā, gan jau man atvedīs, un es pēc tam varēšu bez problēmām to preci lietot. Ja kaut kādos apstākļos tas tomēr var arī nenostrādāt, un patērētājiem vienmēr par to ir nedaudz jāpadomā. Ja ir kaut kāds neskaidrības patiesībā tieši saistībā ar piegādes termiņiem, piegādes vietu, noteikti būtu iesakāms sazināties ar šo te pārdevēju. Priekš tā arī ir paredzēts, ka viņam ir e-pasts, vismaz e-pasts, noteikti viņam varētu būt arī tālrunis, un attiecīgie jautājumi jānoskaidro. Ar piegādes izmaksām ir tā, ka skaidrs līguma noteikumos būtu jābūt arī, un pirmslīguma informācijā būtu jābūt arī šīm te cenām, cik tas viss maksā, bet tā kā daudzos gadījumos iepriekš nevar pateikt, kāda būs galējā maksa, tad patiesībā var arī būt tāda informēšanas metode, ka patērētājiem tiek norādīts veids, kā aprēķināt šīs te piegādes izmaksas. Nezinu, tur pa kilogramiem vai pa kilometriem, cik tālu jāved vai attiecībā no pakalpojuma veida. Jā, mūsdienās ir īpaši mazāk, kad apjoma pakalpojumiem ļoti mazāku preču izmēriem tiek ļoti aktīvi izmantot dažādi šie te pasta veida pakalpojumu uz omnivām un DPD un tam līdzīgi. Dažreiz šīs preces paciņas piegādā kurjeri. Katrā ziņā iespējas ir ļoti plašas un patiesībā nav dārgas. Un, ja tā no uzraudzības viedokļa varētu teikt, patērētāja tiesība aizsardzības centrs ļoti reti saņem sūdzības par to, ka piegāde nav veikta atbilstošā veidā. Vairāk ir sūdzības par to, ka piegāde nav bijusi laicīga. Piegāde ir bijusi kavēta, bet tas vairāk varbūt iespējams ir nevis piegādātāju, kā teikt, pārmetums piegādātājiem, bet tieši pārdevējiem, ka viņiem nemaz tā prece tā laikā nav bijusi, un kamēr viņi sagādā no noliktavas, attiecīgi arī laiks paiet. Un, starp citu, gribētu vērst uzmanību uz to, ja jūs vēlaties uz Ziemassvētkiem pasūtīt dāvanas, manuprāt, šobrīd, ja jau nav nokavēts, tad ir pats pēdējais laiks. Jo tieši šis laika periods mums tradicionāli ir mums apliecinājis to, ka piegādes ļoti kavējas. Dažādu iemeslu dēļ, tāpēc, ka slodes ir lielas, tāpēc, ka kaut kur kaut kas mūžīgi uzkarās un piegādātāji un pārdevēji netiek galā ar pasūtījumu lielu apjomu. Līdz ar to iespējams, ka ja jūs veicat pirkumu, varbūt pat lai novērstu kaut kādus riskus, ir izdevīgāk aizbraukt pie paša pārdevēja uz noliktavu vai uz biroju un pašam paņemt to preci. Ja tāda iespēja nav, var cerēt, ka tas piegādes veids būs pietiekoši labs un piegāde tiks veikta tā, kā jūs pasūtījāt, bet risks, ka tas tā nenotiks, arī ļoti liels. Tā, nākamais ir par piegādes termiņu. Tātad, pēc būtības piegādes termiņa puses vienojas tā kā viņas vienojas. Pārdevējs piedāvā piegādāt kaut kādā konkrētā termiņā, patērētājs droši vien piekrīt, vai ja nepiekrīt, tad sazinās un vienojas par citu termiņu, un šajā termiņā ir prece jāpiegādā. Ja gadījumā ir tāds līgums, ka prece nav, ka puses, nezinu, kādu iemeslu dēļ nav vienojušās par kaut kādu noteiktu termiņu, tad saskaņā ar likumu, patērētāja tiesība aizsardzības likums to nosaka, prece ir piegādājama 30 dienu laikā no līguma noslēgšanas. Tātad, ja nav šīs te vienošanās. Un tad līdz ar to abi šie gadījumi, vai ja puses ir vienojušās par termiņu, vai ja puses nav vienojušās, tad šis 30 dienu garais termiņš, tas ir uzskatāms par sākotnējo piegādes termiņu. Ja ir radusies tāda situācija, ka pārdevējs kaut kādu iemeslu dēļ šo sākotnējo termiņu nevar ievērot, tad patērētājiem atkārtoti, sazinoties ar patērētājs droši vien kaut kādā veidā ziņo, iebilst pret to tirgotājiem, viņiem ir jāvienojas par jaunu papildus termiņu. Tad, savukārt, ja šis jaunais papildus termiņš tiek kavēts, tikai tādā gadījumā patērētājs var
izmantot savas tiesības vienpusēji atkāpties no šī līguma. Minētais nav jāaizpilda gadījumā tad, ja, piemēram, patērētājs ir nepārprotami pašā sākumā noslēdzot līgumu, informējis patērētāju, ka sākotnējais termiņš ir būtisks. Nu, nezinu, piemēram, līgava pasūta uz kāzu dienu kāzu kleitu. Skaidrs, ka ja šo termiņu nokavē un kāzu kleita, nu es nezinu, vai tā notiek, bet es tādu pārspīlētu piemēru izmantoju. Ja šī kāzu kleita nav bijusi līgavai dabūjama kāzu dienā, skaidrs, ka tās vajadzība pēc tās kleitas vairs nav. Un ja šis kāzu kleitas pircējs to ir bijis paziņojis pārdevējiem, tad patiesībā nekāds papildus termiņš vairs nav jāgaida. Patērētājs šādā situācijā uzreiz ir tiesīgs atteikties vienpusē no šī noslēgtā līguma un pieprasīt atpakaļ samaksāto naudu. Protams, tas vienmēr radīs kaut kādas problēmas gan pašam pircējiem, gan arī tas nebūs izdevīgi arī pārdevējiem. Līdz ar to pēc būtības šādas situācijas vienmēr ir risināmas kaut kādu pārunu ceļā, bet pats galvenais ir būt pietiekoši uzmanīgam attiecībā uz šiem termiņiem un drošības labad vienmēr veikt pasūtījumus laicīgi un kontrolēt par to, vai tirgotājs šos savus noteiktos termiņus vai likumā noteikto termiņu tiešām ievēro. Ja neievēro, tad vajag laicīgi reaģēt un attiecīgi uzstāt uz savām tiesībām un panākt, lai šādā situācijā patērētājs nebūtu cietējis. Tad par apmaksas kārtību ļoti svarīgi arī distances līguma gadījumā patērētājiem sniegt skaidru nepārprotamu informāciju, kā tad samaksāt par pirkumu. Teiksim tā, lielākoties viss mums šodien notiek izmantojot maksājumu kartes vai internetu banku pārskaitījumus vai dažādi citus elektroniskus norēķinus. Laiku pa laikam notiek arī apmaksa veicot samaksu kurjeram, skaidrā naudā, bet, protams, vienmēr jāatcerās, ka patērētājiem ir tiesības saņemt darījumu apliecinošu dokumentu, un ja patērētājs vēlas pēc tam saistībā ar attiecīgo noslēgto līgumu kaut kādā veidā vērsties pret pārdevēju, ka kaut kas nav izdarīts vai kaut kādā veidā atgūt šo maksu vai vispār rodās strīds par šo pasūtījumu, tad šis darījuma apliecinošais dokuments ir ļoti būtisks pierādījums. Ja šāda darījuma apliecinoša dokumenta nav, tad patiesībā varētu būt grūti pamatot to, ka patērētājiem tiešām ir tiesības kaut ko tādu prasīt un ka šāds darījums vispār ir bijis. Līdz ar to vienmēr atcerieties, ja jūs kaut ko pērkat, saglabājiet vismaz kādu laiku, lai būtu droši, kad līgums ir izpildīts un ka tur viss kārtībā šos darījumu apliecinošos dokumentus. Internetbankās to visu var iegūt internetbanku izrakstos, bet, ja, piemēram, jums nākas maksāt kurjeram vai kaut kādā citā veidā skaidrā naudā, tad vienmēr ir jāpiedomā pie šī momenta, kas jums tiks pretī izsniegts. Jā, un īpaši, ja runā par pakalpojumiem, un te varētu runāt arī varbūt par tādu negodīgām praksēm, kur patērētājs iemana tādos abonēšanas slazdos, tad pirmkārt jāsaprot, kādi ir līguma noteikumi, vai te neveidojas tādi maksājumi, ko varētu uzskatīt par abonēšanu, un vai šādi abonēšanas maksājumi skaidri ir noteikti, cik viņi maksās ar kādu regularitāti, un kā jūs varat par viņiem uzzināt, jo, it īpaši, ja kaut kādi pasūtījumi tiek veikti internetu vidē, izmantojot mobīlo operatoru rēķinus, piemēram, apmaksai. Mums ir bijuši gadījumi, ka patērētājs pamana, ka viņš ir pasūtījis pasūtījumu pakalpojumu interneta veikalā, ko viņš pats nav apzinājies, nav zinājis, ka viņš to ir izdarījis. Un tas, protams, ir bijis maldinošā veidā, bet rezultāts ir tāds, ka patērētājiem veselu gadu katru nedēļu ir tikuši noņemt no kredītkartes 3 eiro. Tad gada laikā var saskaitīt, cik kopā ir nauda noņemta. Un tad rodās jautājums, ko patērētājs vispār var darīt, kādas iespējas viņam šo naudu ir atgūt atpakaļ, pat arī apstākļos, ja viss norāda uz to, ka tas viss noticis negodīgi un neatļauti. Līdz ar to, īpaši jāpievērš līguma noteikumi tam, uzmanība līguma noteikumiem ir īpaši tam, vai tur neveidojas kaut kādi abonēšanas pakalpojumi. Jā, un šajā sakarā varētu minēt arī piemēru, kad dažkārt, piemēram, iegādājoties kaut kādu preci, nezinu, kaut kādu uzturu bagātinātāju,
kas palīdz tur varbūt uzlabot veselību vai uzturēt veselību. Izrādās, ka jūs noslēdzat abonēšanas līgumu par kaut kādas informācijas piekļuvi kaut kādā mistiskā portālā. Vai abonēšanas līgumu par šādu uzturu bagātinātāju regulāru piegādi ik pēc, nezinu, 7 dienām, ik pēc mēneša. Viennozīmīgi var pateikt, šādās situācijās momentā var pievērst uzmanību jūsu atteikuma tiesībām, izmantot šīs atteikuma tiesības un atteikties no attiecīgā līguma un būtībā aizsargāt savas intereses un nepieļaut situāciju, ka jūs vēl par kaut ko dabūjāt samaksāt, ko jūs pēc būtības neesat ne pasūtījuši, ne jums arī šī prece vai pakalpojums būtu bijis vajadzīgs. Tālāk mēs secīgi esam aizgājuši līdz ļoti nopietnai sadaļai, kas saucās atteikuma tiesības. Šādas tiesības ir ļoti īpašas tiesības, jau nedaudz raksturoja, kādēļ viņas ir tādas radušās. Tātad distances līguma gadījumā to pamatojums ir tāds, ka patērētājiem, tad, kad viņš veic šo pirkumu, un pirms pirkuma pēc būtības nav fiziskā kontakta ar pārdevēju, un viņam varētu nebūt pietiekoši daudz informācijas un skaidrojumu par to, kāda ir prece, ko viņš iegūs no šī līguma, vai ar kādām saistībām viņam jārēķinās līguma gadījumā, un līdz ar to viņš pēc būtības, nesniedzot nekādu pamatojumu, nestāstot, ka prece nepatika vai viņam līgums nepatika, viņš vienkārši var paziņot pārdevējam, ka es atkāpjos no distances līguma, izmantojot likumā noteiktās atteikuma tiesības. Un ko tas pēc būtības nozīmē? Ko nozīmē izmantot atteikuma tiesības? Izmantot atteikuma tiesības nozīmē nevis aizvest preci pārdevējiem, bet pirmkārt, tas, protams, arī būs jāizdara, jānogādā preci atpakaļ pārdevējiem, bet pirmkārt paziņošana. Tātad nenokavēt šo paziņošanas termiņu, šajā atteikuma tiesību termiņā patērētājiem ir jāpaziņo, ka viņš atsakās. Un svarīgi ir tas brīdis, kurā viņš ir nosūtījis savu paziņojumu pārdevējiem. Te ir svarīgi saprast to, ka ja viņš nokavēs šo termiņu, viņš šīs atteikuma tiesības zaudēs. Un tātad līdz ar to, tad, kad patērētājs savas atteikuma tiesības izmanto, viņam ir jāpiefiksē tas moments vai kaut kādi pierādījumi, kaut kas tāds, kas to apliecina, ka viņš šī brīdī ir paziņojis. Tas ir nosūtīšanas brīdis. Nevis brīdis, kurā pats pārdevējs saņem, bet brīdis, kurā patērētājs ir nosūtījis. Jā, tam ir ļoti liela nozīme. Un tātad atteikuma tiesība termiņš ir 14 dienas. Standarta variantā, ja patērētājiem ir pārdevējs sniedzis pilnīgi visu likumā noteiktu informāciju par atteikuma tiesībām, tad atteikuma tiesības ir izmantojamas 14 dienu laikā no preces saņemšanas dienas. Ja tas ir preces pirkums, vai no līguma noslēgšanas dienas, ja tas ir līgums pakalpojums sniegšana. Bet, ja pārdevējs nav sniedzis šo informāciju, vai viņa īsti neatbilst normatīvu aktu prasībām, ir kaut kādi ierobežojumi, ko patiesībā tirgotājs nedrīkstēja uzlikt, vai viņš vienpusēji noteicis patērētājiem. Patērētājs šādas atteikuma tiesības ir tiesīgs izmantot 1 gada laikā. Tātad uzreiz termiņš ir daudz garāks, un šis 1 gada laiks viņš darbojas tā, ka tātad standartā viņš var izmantot 1 gada laikā, vai ja šī gada laikā pēkšņi pārdevējs viņam ir sniedzis šo informāciju jau kaut kurā brīdī, tādu, kas atbilst normatīvu aktu prasībām, tad 14 dienu laikā jau no šī brīža, kad šo informāciju viņš ir sniedzis. Un ar ko jārēķinās, ja patērētājs izmanto atteikuma tiesības? Tātad viņam ir patiesībā jāpierāda. Te veidojas tas vienīgais moments no patērētāja interešu skatu punktu, ka patērētājiem pašam ir jāpierāda, ka viņš ir izmantojis atteikuma tiesības termiņā. Tātad viņš ir nosūtījis savu paziņojumu šajās 14 dienās no preces piegādes dienas vai no pakalpojuma līguma noslēgšanas dienas. Ja viņam šāds pierādījums ir, viņš droši var argumentēt, pretargumentēt tirgotājiem, ja tirgotājs atsakās viņam kaut ko tur atmaksāt vai tam līdzīgi. Otrā lieta pārdevējiem, patērētājiem ir jādod šī prece atpakaļ.
teiksim, ja viņš ir izmantojis atteikuma tiesības uz pirkuma līgumu. Un tas ir izdarāms 14 dienu laikā no atteikuma nosūtīšanas. Tātad jūs kā patērētājs vispirms nosūtat atteikumu šodien, un tad vēl 2 nedēļu laikā jums ir tiesības atdot arī to preci. Preci jūs varat atdot atpakaļ pārdevējiem, aizvedot pats uz biroju, vai uz noliktavu, vai uz veikalu, vai arī jūs varat nosūtīt šo preci atpakaļ, ja tas ir iespējams, ar pastu. Vienīgi te ir jārēķinās, ka arī šādā situācijā patērētājiem būtu nedaudz jāpadomā par to, kā viņš pierādīs, ka to viņš ir izdarījis. Līdz ar to, teiksim tā, es personīgi, ja es atvestu preci pārdevējiem atpakaļ uz viņa noliktavu uz biroju, es palūgtu pārdevēju pārstāvjiem parakstīties, ka viņš no manis šādu preci ir pieņēmis. Lai viņš uzliek datumu, lai viņš parakstās, un vajadzības gadījumā tad es pateikšu, jā, kur man ir apliecinājums vismaz šāds. Šad tad var nofotografēt vai citādi saglabāt kaut kādu informāciju par to, ka prece ir ielikta iespējams omnibus pasta kastē vai citādi nosūtīta. Katrā ziņā nedaudz pie šā būtu jāpiedomā, lai vajadzības gadījumā patērētājs, piemēram, neizveidos situāciju, ka patērētājiem nav īsti pierādījumi, ka viņš to izdarīs, un pārdevējs joprojām uzskata, ka prece nav atdota. Ja? Jo te ir tāds arī tādas sekas, ka pārdevējs var šo te pirkuma summu aizturēt tik ilgi, kamēr patērētājs pēc būtības atdod preci. Ja patērētājs atteikuma tiesības ir izmantojis, viņš ir nosūtījis paziņojumu, bet ja viņš nav atdevis preci, pārdevējs viņa veiktās pirkuma maksas joprojām aiztur. Un tas, protams, nav izdevīgs patērētājiem. Līdz ar to, tā kā patērētājs droši vien būtu ieinteresēts pēc iespējas ātrākai pirkuma maksas atgūšanai, viņam arī būtu jāpiedomā pie tā, kas pierāda ka viņš savu pienākumu ir izpildījis, un ka pārdevējiem šobrīd ir šī nauda jādod viņam. Jāatzīst, ka saistībā ar atteikuma tiesībām ir ļoti svarīgi divi momenti. Tātad atteikuma tiesību izņēmumi un preces lietošanas robežas, jeb cik stipri patērētājs ir tiesīgs lietot preci laika posmā, kas atbilst atteikuma tiesību izmantošanas laikam. Tātad, ja runā par preces lietošanu, tad ir jāsaprot, teiksim tā, šim te likuma regulējumam apakšā ir arī viena direktīva, kas diezgan labi skaidro šo situāciju. Šīs direktīvas preambulā ir stāstīts par to, ka patērētājs drīkst izmantot preci atteikuma tiesību termiņā, ja viņa nodoms ir izmantot atteikuma tiesības. Ja viņš pēc būtības nav paredzējis izmantot atteikuma tiesības, viņš var darīt ar šo preci, ko viņš vēlas, tā ir viņa prece, un viņš tad rēķinās ar to, ka viņa vienmēr paliks viņam. Bet ja viņš tomēr domā, ka attiecīgā pirkuma gadījumā atteikuma tiesības būtu izmantojams, viņam būtu tiesības preci izmēģināt vai, teiksim, pārbaudīt tā, kā to viņam ļautu darīt parastā veikalā. Jūs aiziet uz veikalu, jūs gribat, piemēram, pārbaudīt televizoru. Jums ļauj televizoru ieslēgt, izslēgt, pārbaudīt, vai strādā, tur varbūt kaut kāds pogas vai kas. Bet jūs pēc būtības veikalā neskatāties jūsu iecienīto seriālu vai futbola maču vai kā citu tur varbūt pasākumu. Jūs pēc būtības, varbūt televizors šādā kontekstā nav tik uzskatāms, bet, piemēram, jūs iegādājaties zāles pļāvēju, veikalā jums neļaus neviens pļaut zāli. Bet, ja jūs mājās to darat, jūs pēc būtības droši vien izmantojat šīs atteikuma tiesības vairāk nekā tas būtu nepieciešams, lai pārliecinātos par preces īpašībām, darbību. Ja? Un ja jūs kā patērētāji šo te preci izmantojat vairāk nekā tas nepieciešams, jums jārēķinās ar to, ka pārdevējs pret jums var vērsties ar iebildumiem un prasījumu, lai jūs atlīdzināt attiecīgās preces samazinājumu vērtību. Līdz ar to tas ir ļoti svarīgi. Ideālais variants, ja patērētājs tiešām ir paredzējis, ka viņš izmantos atteikuma tiesības, viņam būtu tiesības atvērt šo preci, pārbaudīt, viņa strādā vai nestrādā, neveikt nekādas darbības, nepļaut zāli, neko tādu. Preci ļoti kārtīgi, uzmanīgi salikt atpakaļ,
ielikt atpakaļ iepakojumā un attiecīgi tādā veidā arī atdot atpakaļ pārdevējiem. Šādā situācijā visticamāk problēma nebūs. Ja? Bet, ja tur notiks kaut kas vairāk, tad protams, tur varētu būt arī problēmas. Gadās jau arī tā, ka, piemēram, patērētājiem piegādā jau sabojātu preci. Piegādā preci, kur televizoram jau ekrāns ir saplīsis. Tā patiesībā šādā situācijā ļoti labi. Tāpēc būtu arī ieteicams, tad, kad jūs saņemat šo preci, nekavējoties viņu atvērt un nofotografēt un piefiksēt, un ja vēl klāti pārdevēji, ja kurjers vai kaut kāds cits pārstāvis, tad arī viņa klātbūtnē to visu darīt, un tas daudzkārt palīdzētu atrisināt dažādas situācijas, kur varētu veidoties strīds par to, kas taču ekrānu ir sabojājis. Vai to ir izdarījis, vai tas jau bijis piegādes laikā, vai tas ir bijis tā, ka patērētājs jau šo preci ir sācis lietot, tam ir liela nozīme. Jā, ko es minēju par tātad patērētājs pēc būtības ir atbildīgs par preces vērtības samazinājumu, ja viņš ir izmantojis preci nolūkā, kas nav preces rakstura īpašība vai darbības noskaidrošana. Taču te ir viena nianse. Ja tirgotājs, tātad pārdevējs, nav pienācīgi informējis patērētāju par atteikumu tiesībām un par šādu pienākumu, ka patērētājs ir atbildīgs par šo te preces vērtības samazinājumu, patērētājiem nav nekas jāmaksā. Līdz ar to te viss tas uzsvars ir tieši uz tirgotājiem. No tirgotāja skatu punkta viņu interesēs būtu pietiekoši labi informēt patērētājs, lai pēc tam nesaskārtos ar riskiem, ka patērētājs, pat ja viņš ir vairāk, pat ja viņš ir nopļāvis savu mauriņu ar to zāles pļāvēju, viņš vienalga neko nemaksā, tāpēc, ka tirgotājs viņam neko nav pateicis par to, ka viņam ar šādām izmaksām būtu jārēķinās. Un šāds te skaidrojums ir ierakstīts arī direktīvā, kas skaidro distances tirdzniecības līguma noteikumu piemērošanu praksē. Tātad, kādi tad galvenie pušu pienākumi atteikuma tiesību gadījumā? Tātad pārdevējs viennozīmīgi ir saistīts ar pienākumu pienācīgi informēt patērētāju, pieņemt patērētāju atteikumu un preci un atmaksāt samaksāto maksu. Tas viņam jāizdara 14 dienu laikā no brīža, kad viņš ir saņēmis šo te paziņojumu par atteikšanos, vai ņemot vērā arī to, kurā brīdī tad prece viņam ir atdota atpakaļ. Jo, kā es iepriekš minēju, ja prece nav atdota atpakaļ, viņš šo maksu var aizturēt. Un patērētāja pienākumi tad ir pierādīt atteikuma tiesību izmantošanu noteiktajā termiņā un atgādāt vai nosūtīt atpakaļ attiecīgo preci. Runājot par izņēmumiem no atteikuma tiesībām, viņu ir daudz. Šie visi izņēmumi ir fiksēti 250 ministru kabineta 255. noteikuma 22. punktā, bet tādi aktuālākie un tieši no mūsu uzraudzības iestādes un patērētāju sūdzību risināšanas prakses ir tie gadījumi, kad atteikuma tiesības nav izmantojams un patērētājs nevar viņas pieprasīt izmantot gadījumos, ja prece ir tāda, kas ātri bojājas vai ātri patērējama. Piemēram, es būtu pasūtījis internetu veikalā banānus. Ja šie banāni pēc būtības ir patērējami, 3-4, ne vairāk dienu laikā, skaidrs, ka šādas preces gadījumā man atteikuma tiesības kā patērētājiem nebūs. Tāpat atteikuma tiesības nebūs precei, kurai drīz beigsies derīguma termiņš. Piemēram, es zinu, kad internetu veikals pa pazeminātu cenu izpārdot, piemēram, kaut kādu kosmētiku, kurai praktiski, kosmētika varbūt nebūs labs piemērs, bet, kaut kādas preces, kuras beidzas 3 dienu laikā, kuras pēc tam pēc būtības nedrīkst lietot, un par to viņš ir skaidri informējis patērētājs, tad arī šādā situācijā atteikuma tiesību nebūs. Ja gadījumā patērētājs ir iegādājies tādu preci, kas ir iepakota, tātad svarīgi atcerēt, pirmkārt šāda prece ir iepakota. Un šādas preces iepakojuma atvēršana rada veselīguma vai higienas kaut kādus riskus. Piemēram, patērētājs iegādājas zobu birstīti. Zobu birstīte ir iepakota speciālā
iepakojumā, kas nodrošina šos te veselīguma un higienas, teiksim, tādas risku novēršanu. Un patērētājs šādu zobu birstīti ir atvēris viņas iepakojumu. Šādā situācijā tirgotājs var atteikt patērētājiem atteikuma tiesību izmantošanu, jo pēc būtības šādu zobu birstīti viņš vairs nevarēs pārdot pilnīgi nevienam patērētājiem, jo rodās veselīguma un higienas riski, jo neviens nevar zināt, kas ar to zobu birstīti ir darīts vai nav darīts, un pilnīgi pietiek tikai ar faktu, ka iepakojums ir vaļā. Tad arī ir gadījumi, kad prece ir nepārprotami individualizēta. Teiksim, patērētājs ir iegādājies, piemēram, aizkarus un palūdis, lai viņus piegriež tādā garumā, kāds atbilst tieši viņa izvēlētajiem. Viņš ir nomērījis, cik viņam garus vajag. Un šādā situācijā viņš tiešām ir nepārprotami individualizējis savu pirkumu, un arī tādā situācijā preci atpakaļ atdot nevar. Līdzīgi tas tāpatās kā preci izgatavot pēc patērētāja norādes. Tas pat gandrīz vai varētu būt vairāk. Individualizēta prece varētu būt, ka es nezinu, ka es nopērku kaut kādu gredzenu, iegravēju savu vārdu iekšā vai kaut ko tam līdzīgi. Abi divi individualizēta prece vai prece pēc patērētāja norādījumiem ir stāsts par apmēram vienu un to pašu patērētājs. Ir speciāli pateicis, kādas izmaiņas jāveic ar preci, un šo izmaiņu dēļ patērētājiem ir jārēķinās, ka viņš nevarēs izmantot atteikuma tiesības. Un patērētājs nevar izmantot atteikuma tiesības arī pakalpojumu gadījumā, ja šo pakalpojumu uzsākšana un pabeigšana ir notikusi 14 dienās, tātad atteikuma tiesības termiņā, un pakalpojumu uzsākšana ir veikta saņemot patērētāju piekrišanu, un patērētājiem esot informēti, ka šādā gadījumā viņš arī šīs atteikuma tiesības zaudēs. Līdz ar to jāskatās, it īpaši tādi pakalpojumi, kas tur ir vienreizēji un tiek ātri sniegti. Tādos gadījumos, visbiežāk patērētāji jārēķinās, ka atteikuma tiesība nav. Ir arī virkne citu atteikuma tiesību iemeslu. Varbūt vienu no tiem es minēšu, kas arī varbūt agrāk bija aktuāls, ka, ja ir iegādāts audio, video vai datorprogrammas produkts, kurš ir ierakstīts diskā, piemēram, un šī diska iepakojums ir atvērts, tad arī šādā gadījumā atteikuma tiesības nevar izmantot. Vispār tas stāsts par izņēmumiem ir ļoti tāds, varētu būt ļoti garš, un turpat varētu vēl vienu mācību pasākumu izglītojošu veikt, bet šobrīd es vienkārši varbūt ar šo beigšu, un patērētāji paši var nedaudz ieskatīties šos ministru kabineta noteikumos, ja mums nav īsti daudz laika. Es varbūt, vēl pieminēšu to, ka patērētājiem, protams, ir svarīgi zināt arī, ko darīt, ja prece neatbilst attiecīgai kvalitātei, ja līgums netiek attiecīgi pildīts. Vienmēr jāpiedomā par pierādījumiem, un, te man nedaudz tāds apkopojums bija par to, kādas aktuālākās problēmas mums parasti ir. Parasti tās ir, ar kurām mēs esam saskārušies, tās ir problēmas, kas saistītas ar atteikuma tiesību iebildu izmantošanu un tirgotāju iebildumiem, kad viņi tā kā nemaksās visu šo naudu, pēc, kad tur patērētājs ir pārlieku lietojis to preci un vispār atvēris iepakojumu. Tirgotāji ļoti bieži paplašināti skaidro šos te izņēmumus, piedēvējot tos daudzām precēm, kurām viņas pēc būtības neatbilst. Piemēram, matracis, kurš nav iepakots nemaz. Un viņa iegādes gadījumā viņa uzreiz saka, te ir higienas un veselīguma apsvērumi, tāpēc mēs preci nepieņemam un atteikuma tiesības te nevar izmantot, bet patiesībā šādā situācijā to var darīt. Un te ir noteikti daudz dažādi apsvērumi, kādēļ to var darīt. Gan tas, ka prece nav bijusi iepakota, gan arī tas, ka pārdevējs var arī šādu matraci vajadzības gadījumā iztīrīt un tirgot atkārtot. Vēl svarīgi tas, ka atteikuma tiesība izmantošana izbeidz arī citus papildus līgumus. Kopumā tā bildīte par distances līgumu izskatās šādi. Ja visi šie elementi jums kopumā ir skaidri, un jūs saprotat, kādu pirkumu vai pasūtījumu jūs esat veikuši, tad ar šādu te noslēgto līgumu viss ir kārtībā. Bet ja nē, tad jums ir tiesības iebilst, argumentēt uz jūsu patērētāju tiesībām,
viss pirmkārt būtu darāms vēršoties un rakstveidā pie pārdevēja, sagaidot no viņa adekvātu atbildi un laicīgu atbildi. Un, ja šis strīds tomēr netiek atrisināts, jums ir tiesības vērsties patērētāja tiesību aizsardzības centrā. Nu, jebkurā gadījumā jums ir tiesības vērsties arī tiesā. Jā, nu šis būtu stāstījums no manas puses. Paldies! Paldies, Dainim! Tā, ja jums ir jautājumi, jūs varat droši jautāt vai arī ierakstīt čatiņā, kamēr mēs gaidām vai jautājumus. Man tāds jautājums par Melno Piektdienu, kas ir ļoti aktuāli katru gadu. Kāda ir šī situācija, kādas ir, vai ir novēroti kaut kādi pastiprināti, ka vairāk ir tieši šāda krāpnieciska vai problemātiska jautājuma risināšana? Kādi ir jānovērojumi par šo periodu? Jā, nu mēs esam šobrīd tikai vēl apkopojuši datus, un šo datu analīze vēl nav veikta, jo ļoti maz laika vēl ir bijis. Bet kopumā, jā, mēs esam pamanījuši, ka patērētāji ir sākuši aktīvi sekot līdzi tam, cik ir godīgi šie visi piedāvājumi Melnās Piektdienas sakarā. Arī informē mūsu iestādi par dažādām nebūšanām, kur patērētāji ieskatā, nu, atlaižu nav, vai viņas nav tādas, kādas viņas ir apsolītas. Ir arī situācijas, kur mēs redzam, ka ir piedāvāts atlaides, bet viņas ir acīm redzami kļūdainas, nu, teiksim, praktiski 90% atlaide, kur situācijā, kur viņa vispār, nu, teiksim, tradicionāli netiek nepiemērota, neiespējama un attiecīgā uz tādām precēm. Mēs, jā, ir saprotams, ka šo laika periodu ļoti aktīvi izmanto tirgotāji. Ir daļa tirgotāji, kas tiešām ir godīgi, varbūt šeit kļūdās, varbūt nav precīzi bijuši, bet viņi tomēr vēlas godīgi strādāt, bet ir arī daļa tādu tirgotāju, kas pēc būtības izmanto, lai kaut kādā veidā maldinātu patērētājus, pārdotu preces, kas patiesībā nav nec tik vērtīgas, nec tik ejošas, nec vajadzīgas patērētājiem, vai ievilināt vispār kaut kādos abonēšanas slazdos vai citās lamatās. Nu, šādus te ļoti sliktos gadījumus mēs šobrīd gan neesam vēl pamanījuši. Mēs vairāk esam pamanījuši tādas situācijas, kur tirgotāji, nu, teiksim tā, prasītos, ka viņu profesionālā rūpība ir labāka un viņi nedaudz pārdomātāk organizēt šādus pasākumus. Tā, labi, mums arī čatiņā jautājums, vai var izmantot atteikumu tiesības gadījumā, ja ēdiens tiek piegādāts jau atzīstas, piemēram, pica? Nē, nevarēs. Es domāju, ka pica ir tāda prece, kura ir ātri patērējama un kurai, nu, teiksim tā, drīz derīguma termiņš ne, bet viņi ir ātri patērējami un vispār principā šādu preci atteikuma tiesības nav izmantojams. Te var Tā, iebilst, šādā situācijā var gan, jā, atteikuma tiesības nav, bet principā patērētājs ir tiesīgs iebilst par to, ka pakalpojums vai prece neatbilst līguma noteikumiem. Nu, tas, mhm. protams, aizņems laiku un pūles, tas nebūs tik vienkārši. Tā, varbūt ir vēl kādi jautājumi? Tā, man ir vēl viens jautājums par to, ka nu, mēs ik pa laikam televīzijā dzirdam, kad ir tirgotāji, kas pārdod pārsvarā vecāka gadagājuma cilvēkiem preces, kuras viņi nav lūguši. Un citreiz šīs preces tiek uzglabātas Latvijas pastā, jo nu, viņš neiet viņai pakaļ, viņš nav sūtījis, viņš neiet viņai pakaļ. Vai Latvijas pasts var no šī saņēmēja, kurš šo preci nav pats sūtījis, pieprasīt maksāt par glabāšanu? Nu, es teiktu, ka nē, īstenībā patērētājiem ir tiesības, nu, jebkurai personai tiesības nepieņemt viņam nevēlamu pasta sūtījumu, un par to neviens nedrīkstētu pieprasīt maksu. Mēs esam dzirdējuši, kad ir dažādas komunikācijas, dažādi stāsti par to, ka jā, ir tīpaši vecā gada gājuma cilvēkus mēģina iebiedēt ar to, ka ja jūs neizņemsiet, bet patiesībā te ir jābūt pietiekoši drosmīgiem un aktīvi jāiebilst pret šādiem te stāstiem un vispār jāziņo Latvijas pasta vadībai vai kādam, kas tāda pa lietu, kad man pēc būtības piespiež saņemt sūtījumu, kuras nesagaidu, kas man nav vēlams, un man nav nekāda kontrola pār to. Mhm. Tā, labi. Paldies. Skatos, jautājumu mums vairāk nav. Tad es teikšu tiešām lielu paldies Dainim. Bija interesanti paklausīties. Un es domāju, nu visiem bija kaut kas jauns vismaz. Un turpmāk tad sargāsim paši sevi pirmām kārtām un būsim uzmanīgi. Liels paldies! Paldies jums! Uz redzēšanos! Uz redzēšanos!